Godātais prezidenta kungs. Godātais mēra kungs. Godātais prezidenta kungs. Programma un tad pēdējais, tā lielā daļa ar pašādiem lielākiem pasākumiem. Bet šī ir ļoti nozīmīga lapspuses Liepājas vēsturē. Juridiski nesot pareizi teikt, ka Liepāja kļuva Latvijas galvaspilsēta 6 mēnešus. Tā ir Emīlijas vecvakars dienas grāmata. Viņa, tad, kad atklāja ekspozīciju, viņa nebija toreiz ekspozīcijā, jo viņa ir papildināta. Mēs viņam kas atradās cuntas administratīvajās telpās un zelta kaļi un sudraba kaļiem tika pasūtīti amata pakalpojumi. Jā, protams, tad tas, ka jūs esat vēsturnieks, to uzreiz. Otrajā rindā tur. Jā, paldies. Tā ir pilnīgi. Es nezinu, te jau vajadzēja pieturpties. Kas tad? No Liepājas nekā. Nu tad vajag šitā. Tāpat tās arī ar ļoti vērtīgas. Šobrīd mums ir akcija Piepildīsim lielo dāvanu maizi, kur ir tie, kas veido šīs dāvanas. Tad mēs šīs dāvanas savācam, pēc tam, lai nogādājam. Tā nav. Tas man viņš skali. Es nesakotu tagad. Tad redz, ko es tur radīšu. Es gribu iedalīties, iesaistīt. Jūs galvi. Nu, kā jūs tagad? Tad visi, kas ir ieradušies no jaunas droši, var piesēst vēl brīvajās vietās. Mēs esam pa vidu aktivitātei, ko sauc par sarunu ēdienkarti, vairāk vai mazāk. Jā, labadiena. Andris. Labadiena. Jā. Vido. Tieši tā. Teiks jūs redzēt. Un tas ir viss paši rokā. Jā. Tegrāk bija vecā kapumā Kačgarka. Tur bija tikai ķieģeļi un logi. Bija no kārtu, viņš pats arī kāja nav, pats pirka. Un tad, nācām, slīpējām, krāsojām.